Kas notiktu, ja tev būtu ievainota sirds, kas nekad nedzīst? Kas notiktu, ja tev būtu noslēpums, kas tevi nemitīgi mocītu? Šis ir Kokoro stāsts, kas aizkustina ikvienu, kurš pazīst vainas apziņu, vientulību vai pamešanu. Iedomājieties vīrieti, kuram ir palikusi tikai viņa sirdsapziņa. Vīrieti, kuru vajā pagātne, no kuras viņš nevar aizbēgt. Vīrieti, kas ir ieslodzīts savā sirdī. Kokoro, Japāņu literatūras klasika, ļauj mums ieskatīties cilvēka dvēseles tumšākajos nostūros. Tas mūs aizved pasaulē, kas ir piesātināta ar sāpēm, noslēpumiem un nebeidzamu tiekšanos pēc pestīšanas. Apmeklējiet mūsu partnerus, izmantojot saiti aprakstā. Stāsts sākas ar jaunu studentu un vīru, kas pazīstams tikai kā meistars. Students ir apburts ar meistara gudrību, taču vienlaikus viņu māc dziļa skumja, ko viņš jūt meistarā. Viņš redz meistaru kā mentoru, bet jūt, ka aiz meistara klusuma slēpjas kas dziļāks, sāpīgs noslēpums. Kas īsti ir šis meistars? Kāpēc pagātne viņu tik ļoti moka? Kas slēpjas viņa tukšajā skatienā un ilgstošajā klusumā? Jaunais students, zinkārīgs un meklējot vadību, arvien vairāk tuvojas meistaram. Viņš vēl nezina, ka šī saikne pārtaps neparastā ceļojumā cilvēka dvēseles dziļumos. Tikšanās laikā meistars pamazām atveras. Viņš dalās ar savas pagātnes fragmentiem, mīlestības stāsta, zaudējumu un nodevības mirkļiem. Jauno studentu fascinēja senseja noslēpumainā gudrība. Katra tikšanās bija kā mācība, kas nebija atrodama grāmatās, bet gan klusā vērošanā un dziļdomīgā klusumā. Lai gan sensei bija noslēgts cilvēks, viņš šķietami atrada mieru sava nevainīgā skolnieka sabiedrībā. Starp viņiem izveidojās smalka saite, cieņas, zinātkāras un augošas līdzjūtības savijums. Zēnu aizrāva senseja stāsti, viņa pārdomas par dzīvi, mīlestību un nāvi. Katrs vārds bija kā sēkla, kas iesēta jaunā cilvēka auglīgajā prātā. Un tomēr starp viņiem bija neredzama siena it kā. Pagātnes smagums, rūpīgi glabāts noslēpums un nožēla, kas krāsoja viņa dvēseli. Diena nomaina dienu, nedēļa seko nedēļai, mēnesis skrien pēc mēneša. Un saite starp skolotāju un skolnieku kļūst arvien stiprāka, ar katru soli, ko tie spēr kopā, pastaigājoties pa mierīgo dārzu. Apņemts dabas skaistumu un miera, skolotājs dalās atmiņu fragmentos no savas pagātnes. Laimīgi brīži, rūgtums, zaudētas mīlestības soļi. Skolnieks uzmanīgi klausās, viņa sirds saraujas ar katru atzīšanos. Viņš sajūt sāpes, kas slēpjas aiz skolotāja vārdiem, dziļu brūci, kas šķiet nekad nav sadzījusi. Kādu dienu, pastaigājoties zem ziedošajiem ķiršu kokiem, skolotājs apstājas. Viņa tukšais skatiens ir vērsts tālumā, un starp viņiem iestājas neveikls klusums. 5 sekundžu pauze ir lietas, ko mēs nesam sev līdzi visu mūžu. Sensei teica ar nožēlu pilnu balsi. Kļūdas, ko nevar izdzēst. Rīcība, kas mūs vajā. Audzēknis klusēja. Viņš saprata, ka sensei cenšas dalīties sāpīgā noslēpumā, kas grauza viņu no iekšienes, noslēpumā, kas turēja viņus pagātnes gūstā. Reiz es mīlēju, un mana mīlestība bija appusēja, sensei turpināja. Šos vārdus viņam bija grūti izrunāt. Es izdarīju kaut ko neatvainojamu, un kopš tās dienas nesu savu rīcību nastu. Audzēknis neko neteica. Sensei atzīšanās bija sagrāvusi priekšstatu, kāds audzēknim bija par savu skolotāju. Viņš ieraudzīja viņā trauslu cilvēku, ko mocīja vainas apziņa un nožēla. Smaga klusuma sega viņu apņēma, tikpat smaga kā senseja vārdi. Māceklis centās aptvert, kā viņa skolotājs, tik gudrs un mierīgs cilvēks, varēja glabāt tik tumšu noslēpumu. Kā gan tik labs cilvēks, kurš vēlējās dalīties savās zināšanās, varēja nest tik smagu nastu. Kādu grēku viņš bija izdarījis, lai tik ļoti mocītos. It kā lasot viņa domas, sensejs lēnām turpināja. Pagātne nekur nepazūd. Tā seko mums kā ēna, nemitīgi atgādinot par mūsu kļūdām. Māceklis neko neteica, viņš uzmanīgi klausījās, katru vārdu uztverot kā akmeni uz senseja sirds, it kā viņš cīnītos ar saviem iekšējiem dēmoniem. Viņa sirds sitās strauji, gaidot senseja atzīšanos. Toreiz biju jauns. Sensei sāka runāt, viņa acis vērstas pagātnē, it kā no jauna izdzīvojot šīs sāpīgās atmiņas. Pilns enerģijas, ambīciju un pārliecības, ka visa dzīve ir priekšā. Viņš stāstīja par draudzību ar savu draugu,
spēcīgu saikni, kuras pamatā bija intelektuāla sapratne un mīlestība pret literatūru. Tad viņš runāja par mīlestību. Tīru un nevainīgu mīlestību pret kādu jaunu sievieti, tik trauslu un smalku kā ķiršu zieds. Mīlestību, ko abi draugi dalīja, gaismu un prieku viņu dzīvēs. Bet mīlestība, sensei teica ar skumju balsi, var būt sāpju cēlonis, greizsirdības un nodevības iemesls. Sensei stāsts tikpat aizraujošs, cik traģisks, dziļi ietekmēja viņa jauno skolnieku. Lai gan tas notika tālā pagātnē, jauneklis tajā saskatīja atspulgu savai dzīvei. Viņš saprata, ka dažas rētas, pat tās, kas gūtas senā pagātnē, var palikt atvērtas mūžīgi. Kontrasts starp dārza mieru un sensei iekšējo vētru bija acīm redzams. Skolnieks saprata, ka ārējais miers nav iespējams bez iekšējā miera, kuru sensejs vēl nebija sasniedzis. Dienām ejot, skolnieks sāka skatīties uz senseju ar citādām acīm. Viņš redzēja sāpes senseja acīs, vientulību, kas viņu ieslodzīja kā nepārvarama siena. Viņš saprata, ka, neskatoties uz visu savu gudrību un zināšanām, sensejs bija salauzts cilvēks, iesprostot savā pagātnē. Viņš juta vēlēšanos palīdzēt savam skolotājam, bet nezināja, kā lai remdēja tik dziļas sāpes, kā lai palīdzētu sensejam atbrīvoties no pagātnes nastas. Šis stāsts risinās izšķirošā Japānas vēstures brīdī, Meidzi ērā. Tas bija lielu pārmaiņu laiks, kad vecais sadūrās ar jaunu, tradīcijas ar progresu. Šis jaunais students, savas paudzes pārstāvis, bija zinātkārs, atvērti jaunām idejām un gatavs pieņemt pārmaiņas. Bet sensei pārstāvēja veco paudzi, stingri turoties pie vecajām paražām un vērtībām. Atšķirība starp abiem izcēla paudžu plaisu, kas šķēla Japānu Meidzi ērā. Tā bija vērtību sadursme, savstarpējas sapratnes trūkums, bet tajā pašā laikā savstarpēja aizrautība. Jaunais students bija fascinēts par sensei gudrību un centās izprast viņa pasauli, raugoties uz to caur pagātnes prizmu. No otras puses, sensei ar bažām raudzījās uz straujajām pārmaiņām, kas pāršalca Japānu. Meidzi ēras laikā Japāna piedzīvoja nepieredzētas pārmaiņas. Pilsētas strauji auga, visapkārt tika būvētas rūpnīcas un jaunās idejas no rietumiem ātri izplatījās. Šāds pārmaiņu temps biedēja daudzus vecākās paudzes pārstāvjus. Viņi raizējās par seno tradīciju, morālo vērtību un sociālo normu saglabāšanu, un daudzi jaunieši tās pilnībā noraidīja. Sensei, kurš dziļi respektēja Japāņu tradīcijas, vēroja šīs pārmaiņas ar smagu sirdi. Viņš baidījās, ka Japāna zaudēs savu dvēseli, to, kas to padarīja unikālu un īpašu, cenšoties neatpalikt no modernās pasaules. No otras puses, jaunais students bija sajūsmā par jauno pasauli, kas viņam pavērās, un viņš respektēja sensei iemiesotās tradīcijas. Viņš bija daļa no paudzes, kas atradās starp divām pasaulēm, meklējot savu vietu nemitīgi mainīgajā Japānā. Laiks ritēja un ritēja bez apstājas. Pagātnes ēnas vajāja sensei, un dziļas skumjas viņu grauza dienu no dienas. Viņa māceklis varēja tikai bezspēcīgi vērot, kā viņa skolotājs ir ieslodzīts sāpju cietumā, ar kuru viņš nevarēja dalīties. Bet kādu rītu notika kas negaidīts. Sensei, gudrais un noslēpumainais skolotājs, bija pazudis bez vēsts. Palika tikai tukšums un vēstule, kas bija adresēta viņa jaunajam māceklim. Mācekļa sirds satrūkās, kad viņš pastiepās pēc vēstules. Ar trīcošām rokām viņš atlauza vēstules zīmogu. Katrs burts skaistajā kaligrāfijā atklāja dziļas emocijas. Tā bija atvadu vēstule, patiesa grēksūdze. Šajā vēstulē sensei atklāja sava pagātnes noslēpumus, dziļo vainas apziņu, kas viņu mocīja, un nespēju sev piedot nastu, ko viņš bija nesis sev līdzi gadiem ilgi. Katrs senseja vārds mācekļa sirdī iedūrās kā duncis. Viņa priekšā atklājās stāsts par salauztu mīlestību, nodevību un nāvi, kas bija daudz dziļāks, nekā viņš jebkad bija iedomājies. Ar salauztu sirdi sensejs rakstīja par savu rīcību sekām, par sava drauga likteni un par nepanesamo vainas sajūtu, kas viņu grauza. Viņš rakstīja par savu nespēju atrast mieru, par savu nespēju piedot sev pagātnes kļūdas. Māceklis tagad ieraudzīja savu skolotāju citā gaismā,
sāpju un vientulības pārņemtu. Viņš saprata, ka gudrības maska slēpa salauztu cilvēku sava pagātnes gūstekni. Vēstule noslēdzās ar sāpīgu atvadu. Sensejs rakstīja, ka vairs nespēja dzīvot ar savu grēku nastu. Viņš lūdza piedošanu savam jaunajam māceklim par pamešanu, jo viņam nebija spēka cīnīties ar saviem iekšējiem dēmoniem. Šī vēstule iezīmēja pagrieziena punktu mācekļa dzīvē. Vainas apziņa, dusmas un vientulība mājoja viņa sirdī, atstājot aiz sevis vien tukšumu. Sensei, skolotājs, mentors, tēvišķīgā figūra, ko viņš vienmēr bija pazinis, tagad bija pazuvis, atstājot neaizpildāmu tukšumu. Māceklis jutās vientuļš, stāvoties pretī dzīves skarbajai patiesībai un cilvēku attiecību sarežģītībai. Viņš pārlasīja vēstuli atkal un atkal, meklējot slēptu nozīmi, cerības dzirksti. Bet vārdi, kas bija iegravējušies viņa prātā, palika nemainīgi. Sensei bija izvēlējies bēgšanu, nespēdams stāties pretī savām kļūdām. Māceklis domāja, vai ir kaut kas, ko viņš būtu varējis darīt, lai novērstu šo traģēdiju. Vai viņš būtu varējis nojaukt sienu, ko sensei bija uzcēlis, piedāvājot atbalstu un piedošanu, kas viņam bija tik ļoti nepieciešama. Šis jautājums palika bez atbildes, atstājot rūgtu piegaršu mācekļa mutē. Viņš saprata, ka ir brūces, kas ir pārāk dziļas, lai tās sadziedētu, un rīcība, ko nevarēja piedot, pat ne tie, kas tās bija veikuši. Kokoro ir daudz vairāk nekā tikai stāsts. Tas ir aizkustinošs ceļojums cilvēka dvēseles dziļumos, pārdomas par vainu, dusmām un pagātnes slogu. Sensei un viņa mācekļa stāsts pāraug paudzēs un atgādina mums par cilvēcisko saišu trauslumu un apslāpēto emociju spēku. Natsume Soseki romāns ir mūžīgs mākslas darbs, kas ir aizkustinājis lasītājus visā pasaulē. Tas liek mums aizdomāties par savām izvēlēm, nožēlu un spēju uzņemties atbildību par savu rīcību. Ja šis video jūs ir skāris, ja tas ir radījis jums vēlmi izzināt un pārdomāt, nevilcinieties iepazīties ar romānu Kokoro. Iegremdējieties Natsume Soseki bagātajā valodā, kas ir pilna ar emocijām un dzeju. Kokoro ir kas daudz vairāk nekā tikai stāsts. Tas ir kā logs uz cilvēka dvēseli, liekot mums aizdomāties par vainas apziņu, nožēlu un pagātnes nastu. Skolotāja un viņa jaunā mācekļa stāsts joprojām ir aktuāls, atgādinot mums par cilvēcisko saišu trauslumu un apspiestu emociju spēku. Natsume Soseki romāns ir mūžīgs klasikas darbs, kas turpina aizraut lasītājus visā pasaulē. Tas mudina mūs pārdomāt savas izvēles, nožēlu un spēju uzņemties atbildību par savu rīcību. Ja šis video jūs ir aizkustinājis, ja tas ir radījis vēlēšanos iepazīt sevi un pasauli, tad ienirstiet Kokoro pasaulē. Ļaujieties Soseki maigajam un poetiskajam stilam šajā ceļojumā. Paldies par skatīšanos! Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest patīk, abonēt kanālu un dalīties ar šo video. Jūsu atbalsts motivē mūs veidot arvien jaunus un kvalitatīvus materiālus. Apskatiet arī citus mūsu video šajā kanālā. Tie varētu jūs interesēt. Patīk, abonēt, dalīties.